www.juris.tv. Trešā vieta un Juris jau vafelē. Nu ko, kārtējais tripiņš, aizvadīts medālis kaklā, Sitgundas ziņu virsrakstu. Galvenā varona loma ir Jurim. Kas vispār šodien notika? Laba diena, labs rīts. Šodien bija turnīriņš. Turnīrs esot bijis, viņš saka. Tādā Lietuvas pilsētā ar daudz skaistām meitenēm. Skaļāk, lai dzird. Ar daudz skaistām meitenēm. Turnīrs. Turnīrs bija. Pret meitenēm? Nē, meitenes tikai. Fonā dejoja. Jā. Karoči, pēc nospēlēm ļoti labu komandas spēli. Sniegums ļoti labs. Varējām tikt augstāk, bet paliek, kā vienmēr. Bišķi pietrūka. Maz drusciņi. Druskinaitis pietrūka. Viens šotiņš. Bet redzam, trešā vieta, jā? Jā, čaļi. Jā, tas ir labi. Kas tev pa sastāvu sakāms? Ļoti jauns un nepieredzējis. Kamā? Nu, es domāju, ka regbijā tas ir tāds vidējais atskaits punkts, bet gan jau arī pa vispārējā dzīvīt runājot, visi ir tāpatās. Visi tās patās, jā? Un vēl sūdīgāk. Kula kratās. Jā. Kāda tev vakara plāni? Kā aizvedīs vakaru šo? Es jāgatavojās salidojumam. Salidojums, dzirdējām. Sitgundas salidojums, esat aicināti visi pie jūra klētī. Sitgundas vēstīs ir visi izlasāms. Izlasāms, visa informācija. Vakara plāns un beigās tiks rādīt arī, kā zināms, dokumentālā filma Jurists. Jā. Alainas, jā, nu, turpini. Gatera leģenda. Gatera leģenda, jā. Kas gaidāmie turnīri, varbūt kaut kas to var pateikt, kur skatītājiem ierasties, lai redzētu tevi dzīvajā? Es domāju, ka septembra sākumiņā ar jaunajiem čaļiem, tiem nepieredzējušiem, viņiem jau vajag čalam pieredzi. Un došu padomus gan kā ar meitenēm, gan kā darbu sazīmēt, gan kā telefonu noprizīt. Pēdējais jautājums tev, Juri. Kā tu paņem tādu? Pēdējais jautājums, Juri. Pēdējais jautājums tev. Juri, pēdējais jautājums tev. Tev ir maks līdzi. Pēdējais jautājums, Juri. Tuvāk varbūt. Tev ir jāatbild ātri un nevilcinoties. 3 sekundžu laikā. Īsti gēji neraud. Tu raudi? Nē. Pareizi. Juris TV.